Sveicināti, cienījamie skatītāji, klausītāji, mūsu kārtējā raidieraksta apritprasme. Un šodien pie mums viesojas akadēmiķis, ķīmiķis un Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš. Un, man liekas, tāds ļoti patīkams apzīmējums bija vienā no intervijām. Jūs minējāt, ka jūs esat galvenais Latvijas zinātnieks pēc amata. Vai tas tā varētu arī būt? Un varbūt jūs varat pastāstīt, ar ko tad jūs tagad ikdienā nodarbojaties kā LZA prezidents? Redziet, Latvijas Zinātņu akadēmija ir paša zinātnieka izveidota organizācija. Īstenībā viņas status ir publiski atrasināta persona ar autonomu kompetenci. Un ko nozīmē paši izveidot? Tas nozīmē, ka tur nevienu neieceļ par akadēmiķi vai akadēmijas korespondētāju locekli, bet akadēmiķi paši izvēlās, kuri zinātnieki šobrīd Latvijā ir tie atzīstamākie, sekmīgākie, prasmīgākie un tā tālāk. Un slepenā, aizklātā balsošanā vai nu ievēl, vai neievēl par attiecīgi par Zinātņu akadēmijas locekli vai korespondētāju locekli. Mums ir arī ārzemju locekļi, mums ir arī goda locekļi un ir arī goda doktori. Līdz ar to tā ir pārresoru institūcija zinātniskā, kura apvieno sevi visu vadošo augstskolu profesūras, labākos pārstāvjus un no valsts zinātniskiem institūtiem un ne tikai, un mākslas, kultūras izcilākos darbiniekus. Līdz ar to tā ir faktiski tā intelektuāla elite Latvijā. Un, ja mēs runājam, piemēram, par profesoriem, tad skaidrs, profesoriem ir savi kritēriji, un, lai kļūtu par akadēmiķi, sākotnēji no sākuma ir jākļūst par profesoru. Es pareizi saprotu, vai tomēr ir arī ne obligāti, jo zinātniskajās institūcijās, kas ir valsts zinātniskie institūti vai zinātniskie institūti privāti, tur jau nav obligāti tāda amata vispār kā profesors. Tur ir vadošais pētnieks, tur varētu būt laboratoriju vadītāji un tam līdzīgi. Svarīgi ir viņa kvalifikācija un viņa sniegums. Tas sniegums viņš tiek vērtēts vairākos aspektos. Pirmais aspekts ir, vai šis zinātnieks ir tiešām devis zinātnisku atdevi, ir plaši pazīstams pasaulē, un to galvenokārt rēķina pēc tā saucamā Hirša indeksa, kas nozīmē ko? Ja, teiksim, kādam cilvēkam Hirša indeks ir 30, tas nozīmē, ka viņš ir publicējis vismaz 30 zinātniskās raksts vai publikācijas vai monogrāfijas, kuras katra ir citēta ne mazāk kā 30 reižu. To publikāciju var būt stipri vairāk, bet tas indeks ir... Tā ir gan publicēšana, gan viss pārējais kopā. Es atvainojos izslēgt. Nē, tas nekas. Un tad, piemēram, mums jau arī augstskolā darboties, mēs jau arī skatāmies savus Hirša indeksus, un kādam ir 1, kādam 2, tas ir patiešām tāds arī īstenībā nav nemaz tik viegli saņemt vismaz to pašu minimālo novērtējumu. Akadēmiķiem parasti ir 20, 30, citām ir 50, 60, respektīvi tie tiešām ir mūsu labākie. Un būt šādas organizācijas, jeb šādas institūcijas vadībā, tas ir liels gods. Neapšaubāmi, jāmēģina īstenot visu intereses. Ja mēs atgriežamies pie jūsu profesijas, kā jūs nonācāt pie tā, ka jūs vēlētos kļūt par zinātnieku? Jo vairākās intervijās, ko mēs noskatījāmies ar jums, jūs minējāt, ka jums mamma strādāja bibliotekā un tā interese pret zināšanām veidojās šajā aspektā. Vai tomēr bija kas cits, kas jūs pamudināja kļūt un strādāt šajā profesijā? Protams, ka tas iesākums bija zinātniskā fantastika.
kur viss kaut kas notiekas, kaut kas neizpētīts, nezināms un tā tālāk. Un, protams, bija tāds sapnis, ka varbūt ka varētu arī pats kaut kur darboties un kaut ko izgudrot un darīt kaut kādas tādas lietas, pa kurām pēc tam saka, ka jā, tas bija noderīgi mums. Un jūs vienā intervijā arī minējāt, ka jūs no sākuma iemācījāties lasīt no otras puses. Tieši tā. Kā tas stāsts ir? Vai tagad jūs vēl pieprotat to prasmi? Vai? Nu, neesmu pārbaudījis, bet droši vien kaut kādas iemaņas jau vēl ir saglabājušās. Viss saistījās ar to, ka man brālis bija 1,5 gadu vecāks. Un mūsu vecāmāte, Oma, kā mēs viņu saucām, mācīja brālim lasīt vēl pirms skolas, jo toreiz ar tiem bērnu dārziem nebija nekāda pieeja. Nu, lūk, un es zem galda staigādams, pasniedzos, skatos, kā viņam tur rāda un redzu, tā kā man tā nav spiesta lieta, tad burtus es ļoti ātri un vārdu lasīšanu arī ļoti ātri apgūju, vienkārši paskatoties, ko tam brālim rāda, jo tas jau man kā jaunākiem bija interesanti. Nu, es patiešām iemācījos lasīt ātrāk nekā viņš. Un jūs arī minējāt, ka pēc tam jau skolas gados jums bija diezgan garlaicīgi, tīpaši pirmajās klasēs, jo jūs jau gan mācējāt, gan lasīt, jau daudz ko bijāt izlasījuši, neatbilstoši, teiksim, savam tā laika vecumam. Nu jā, es nebiju sevišķi veselīgs puika, pēckara gadi, nepietiekams uzturs un viss pārējais. Tēvs bija Kamčatkā, tālajos austrumos, māte viena pati bibliotekāra, 2 puikas, tas nebija viegls periods. Tad mana nodarbe, kad nevar iet ārā, jo tev ir atkal temperatūra un tāda kaita vai šāda, bija lasīt grāmatas. Tā kā viņi bija bibliotekāri un durvis mums bija vienā koridorā stūrī kopā sējošas, tad es vairāk pavadīju pie grāmatplauktiem, atradu, kas man likās interesants un lasīju. Visu pēc kārtas, vai ļauts vai neļauts. Un ļoti daudz izlasīju, ļoti daudz. Iemācījos lasīt pa diagonāli. Tas vēl aizvien visticamāk jums arī pēc tam nākotnē noderēja, kad bija jālasa tie milzumi lielie. Jā, tas ir nebija jau nekāda mākslīga intelekta un datora, respektīvi, cik varēja uztvert, tik arī bija jāapstrādā ar savām smadzenēm. Tad uztveršanas ātrums, lasīšanas ātrums, ar ko šobrīd, kas ir vājā puse mūsu jaunajai paudzei, lasīt prasme skaļi un spēja ne tikai izlasīt, bet arī visu saprast un atcerēties. Tā ir tāda vāja vieta šobrīd. Vairāk arī pētījumi pierādīja to, ka mūsdienu jaunieši automātiski lasa tekstu, bet pazaudē domu, un tad pēc būtības jau ir pazaudējuši to prasmi, kā to uztvert. Jā, tā kā tas ir viens no tādiem aspektiem. Ja mēs atskaramies uz jūsu karjeru, jūs ļoti daudziem Latvijas iedzīvotājiem saistaties ar Mildronātu. Vai tas ir tāds augstākais punkts jūsu karjerā, kas jums ir palicis atmiņā, vai tomēr jūs varētu nosaukt arī citus tādus lielus sasniegumus? Redziet, Mildronāts ir kļūs visvairāk pazīstams. Tā ir viena lieta. Sāku jau es īstenībā ar pretvēža imunomodulātoru leokadīnu, jo man ģimene tur vajāja. Visu laiku vajā joprojām audzēji jaundabīgie. Tas nozīmē, es gribēju kaut ko atrast, ar ko varētu ārstēt onkoloģiskos pacientus. Un aizrāvos ar Anfinsena atklāta fermenta, tā sakot, lomu šajā procesā. Un konstruēju molekulu, kura spēja iezīmēt vēža šūnas, respektīvi pieķerties ārējām apvalkam, uzradīt nedabīgu savienojumu, un imūnsistēma šo šūnu atzina par svešu. Un tas bija pirmais imunomodulātors specifiskais pasaulē. Tajos pārmaiņu laikos, diemžēl, Grindeks viņu pārtrauc ražot. Bet augstākie punkti droši vien ir belinostats, varbūt viela, kur tika izgudrota mūsu institūtā un tika attīstīta kopā ar
Oksfordu, pēc tam ar amerikāņiem, dāņiem un tā tālāk. Un ir viens no retajiem preparātiem visā pasaules tirgu, kas ārstē T periferiālo limfomu, ļaundabīgo asins audzēju. Arī papētot jūsu CV, kas ir patiešām iespaidīgi. Jūs esat goda profesors un goda akadēmiķis vairākās arī pasaules augstskolās. Ja? Tā kā jūs pats skatāties uz to, kā jums tas palīdz? Tie ir zinātniskie kontakti, tie ir kolēģi, ko jūs varat vēl aizvien izmantot tagad savā darbā? Protams, kontakti nosaka visu, jo kādreiz liekas, ko tie zinātnieki uz tām konferencēm grib braukt un ko viņi tur darīs. Nevariet jūs atrast, teiksim, partnerus, domas apspriest. Jā, ir mums tagad iespēja internetā, tur dažādām platformām runāt, bet tiešais kontakts un idejas rodās tieši diskusijā ar saviem kolēģiem. Protams, ka tas ir ļoti būtiski būt kopā ar pasaules vadošajiem. Un arī padomju laikā jums izdevās arī stažēties Vācijā. Kā tas posms noritēja? Kā tas ietekmē jūs tālāko? Kā jūs, piemēram, paskatījāties uz to, kā notiek, kā attīstās zinātne Vācijā, vai tā bija attīstītāka nekā pie mums, un kāds bija jūsu pārdomas toreiz? Jāsaka tā, ka tas, protams, bija neticams stāsts, kā es tur nokļuvu. Tad tur būtu jārunā veselu stundu par to. Bet es toreiz uz savu galvu izvēlējos un aizsūtīju lūgumu pieņemt man pēc kandidātiem, tagad viņi sauc par doktora disertācijas aizstāvēšanas. Toreiz pasaulē labākajam organiskās ķīmijas profesoram, Minhenes universitātam, Rolfam Hüskenkungam. Jo es redzēju, ka 3-4 publikācijas ļoti tuvu tai tēmai viņam ir, kādas ir manā disertācijā. Un es aizsūtīju savus publicētos darbus un saņēmu uzaicinājumu par lielu pārsteigumu visiem, kas regulēja šo procesu Padomju Savienībā. Bet nokļūstot tur, es konstatēju, ka mūsu Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātē iegūtās zināšanas ļauj man sekmīgi konkurēt ar viņu labākajiem šajā, jo pie viņi jau tikai labākie doktoranti un doktori varēja nokļūt. Jā, bija zināmas problēmas ar reakciju mehānismiem, kurus mums nemācīja, bet citādi 10 mēnešos, 10 publikācijas vadošajos žurnālos, kā pēc tam teica profesors Kvistgans, viņš teica, es visu laiku domāju, ka ķīnieši ir tie ražīgākie. Nē, tagad es zinu, ka latvieši. Jā, bet tomēr tas laiks, Padomju Savienības laiks un izbraukšana ārā no valsts vai šī kontrole, kāda tā bija un vai tā netraucēja tomēr šim zinātniskajam radošajam procesam, tomēr tā nepārtrauktais spiediens? Zinātniskais process, ķīmijas reakcijas un uzraudzība, ķīmiskās reakcijas nekādu nekontrolē. Jautājums ir, ko dara ar tiem rezultātiem, ko jūs iegūstat. Tas ir pavisam cits jautājums, jo mēs bijām spiesti tā vai savādāk atbalstīt militāro kompleksu, jo tas maksāja naudiņu, finansējumu varēja saņemt un attīstīties. Jo viens, kas Padomju Savienībā bija ļoti, manuprāt, atzīstama frakse, tā bija tāda, ja jūs paņēmāt papildus darbu un finansējumu saņēmāt no Valsts zinātnes tehnikas komitejas un šo darbu veiksmīgi paveicāt, tad jūs varējāt atstāt darba algas fondu sev visai nākošajai dzīvei. Tas nozīmē, ka jūs varētu attīstīties, ja jūs sekmīgi strādājat. Un tādā veidā, bez visām ministriju iejaukšanām, bez entajām sabiedriskajām un starptautiskajām kontrolēm, uzņēmums vai iestāde vai institūts, kurš deva pozitīvu rezultātu, ieguva ar vien lielāku un lielāku finansējumu. Tas bija viņa attīstības bāze. To vajadzētu arī Latvijā darīt tā, kā tas tika darīts toreiz. Jā, tātad
Atskatoties arī uz tiem laikiem, tomēr nevar teikt tā, ka pilnīgi visu vajadzētu aizmirst. Ir kaut kādas labas lietas, ko vajadzēja pārņemt un saglabāt, vai neskatoties no jūsu pieredzes. Nu, noteikti. Nu, mēs Padomju Savienības ietvaros tomēr izgudrojam 18 oriģinālus medikamentus Latvijas Organiskās sintēzes institūts. Vismaz 70, 80 tehnoloģijas ieviesām ražošanā, un pēdējos gados 25% no tām zālēm, kas bija nokļuvušas aptiekā, nāca no Latvijas, no Organiskās sintēzes institūta. To kompleksu, diemžēl, juku laikos vienkārši nolikvidēja, daļu noprivatizēja, bet daļu vienkārši iznīcināja. Tā nebija pareiza rīcība. Vēl atskatoties arī uz jūsu karjeru, arī meklējot informāciju, parādās arī šis tāds plašu ažiotāžu saņēmis jautājums par meldoniju. Tātad savulaik arī par šo dopingu, kā jūs atceraties šo posmu, kas tad tur īsti bija? Restīvi, meldonijas ir mums uzspiests starptautiskais nosaukums mildrinātam. Tas ir nepatentētais, ko katrs var lietot, šo nosaukumu. Mildrināts ir firmas zīme, kuru lieto vienīgi un tikai Grindex. Lūk, un tas posms bija ļoti interesants, jo līdz tam daudzi neticēja, ka kādā tur Padomju Savienībā būtu dzimis medikaments, kurš ļauj sportistiem un ne tikai sportistiem vairāk trenēties, gūt labākus panākumus. Tad, kad izrādījās, ka Eiropas, kā viņas tur saucās, tās spēles, kuras notika, laikam, Grūzijā, ja nemaldos, ka tur vairāk kā puse no sportistiem ir lietojuši meldoniju. Tad, protams, amerikāņi sarosījās, ka tā nevar, jo viņiem viņš nav tirgu. Tad viņi nevar viņu tā nopirkt, un tad, redz, tiem ir priekšrocība. Tad nosprieda, ka vajadzētu tā kā aizliegt. Un pamatojumu tam nav, jo īstenībā meldonijas mildrināts ir medikaments, kas uzlabos skābekļa izlietojumu enerģijas ražošanai. Viss. Tas ir vielu maiņas, tā sakot, regulators, un tā jau viņš arī iet, viņš nav. Tā mēs tikai saucam to sportistiem lietošanai aizliegt to vielu sarakstu, kā dopinga liste, jeb dopinga saraksts. Tur ir medikamenti, ne tikai dopingi. Jā, un pēc šī notikuma sekoja arī jūsu intervijas tiešām pasaules vadošos medijos. Jā, tur bija atcelts BBC, CNN. Jā, 198 raidstacijas, televīzijas no visas pasaules, sākot no Čīles un Brazīlijas, beidzot ar Austrāliju. Tiešām zvanīja pa tiešo un lūdzu intervijas. Man gāja grūti, jo man pamatvaloda ir vācu valoda, angļu valoda es labi var lasīt un tā tālāk. Bet runāt tajā brīdī man bija visai sarežģīti, jo natīvais angļu izrunas veids atšķirās no latviešu. Jā, 198 jūs teicat. Es nezinu, vai kāds mūsdienu influencers var palielīties ar tādu veidu apjomu. Domāju, ka diez vai. Vēl interesanti, jūs esat dzimis 2 gadus pēc Otrā pasaules kara. Un pēc Otrā pasaules kara un arī vēlākajos posmos zinātne pasaulē piedzīvoja ļoti strauju izrāvienu. Atskatoties uz šo posmu, kas jums visvairāk ir palicis atmiņā tieši no pasaules zinātniskiem atklājumiem? Protams, tas ir kosmosa iekarošana, neapšaubāmi, kā arī nepatiktos tomēr atomenerģija. Jā, tā tad ne tikai ātombumbas, tur ūdeņraža bumbas, plutonija bumbas un tādas lietas, bet ātoms, kas strādā miera labā, respektīvi izmantojot atomreaktoros. Tie bija, protams, grandiozi sasniegumi. Pamazām nāca iekšā arī modernā ķīmija un ļoti lielu iespēju atstāja gēntehnoloģijas. Tas ir kas pagājušā gadsimta lielākais
devums, un kurš īstenībā vainagojās tādos instrumentos tikai šajā gadsimtā. Bet tā ietekme uz to, kas ir medicīna, bioloģija, cilvēka veselība, tā ir šobrīd vēl līdz galam neizvērtēta, bet tā ir ārkārtīgi liela. Jūs pieminējāt kosmosa attīstību, jūs vērojat arī amerikāņu izsēšanu uz mēnesi 69. gadā. Jā. Atceraties, kāds bija tās emocijas, kad cilvēks ir tik tālu ticis zinātnē? Jā, un tad uzreiz man tas jautājums ir tiem, kas šobrīd saka, kaut ko tie zinātnieki tur pēta, viņiem vajadzētu pētīt to, kam ir praktisks pielietojums, ja viņi tur nodarbojas ar ko. Tad man ir jautājums, tad, kad viņš kosmonauts izkāp uz mēnesi, kāds tam ir praktisks pielietojums. Viņš vēl nebūs, tas šis praktiskais pielietojums vēl ilgi un dikti. Bet, ja to nedarīs zinātnieki, ja to nebūtu darījuši pagājušajā gadsimtā, tad šajā gadsimtā arī nekas nenotiktu. Nu, un jā, jūs pieminējat arī atomu attīstību. 86. gads, tātad šī Černobiļas katastrofa arī parādīja to, kā zinātniskie atklājumi tomēr var būt bīstami, ka pat var iznīcināt veselu kontinentu. Nu, kā jūs atceraties un kā vai jums bija jādodas, vai jūs bijāt iesaistīts tajā procesā un kā? Mēs bijām iesaistīti tikai ar to, ka mildināts palīdz atjaunot imūnu reakcijas apstarotam cilvēkam. Līdz ar to tādā ziņā mēs bijām iesaistīti un es personīgi arī dzen, bet te jau vaina nav pašās zinātniskajos atklājumos un viņu pielietojumos. Protams, pielietošana var būt divējāda un tā tas ir ar jebko. Jūs varat ar labiem nodomiem, kā saka, ir bruģēts ceļš uz elli. Vienmēr zinātnieki, kas liekas netipiski, bet arī brīdina, ka, ziniet, tā ļoti prātīgi ar šo, ko mēs esam atklājuši. Tam var būt arī neatgriezenisks sekas, bet to otro parasti nesadzird. Ekonomiskais aspekts, aizsardzības aspekts, tas ir tas, kas iedrošina politiķus teikt, jā, šito vajag un te nekāda problēma nav. Ja kāds saka, ka zinātnieki to ir pierādījuši, tad man uzreiz ceļās vilna kājās. Es saku, jā, katra zinātnieka paudze nodarbojas ar to, ka apgāž to, kas bija pierādīts ar iepriekšējās paudzes spēkiem. Par prognozēm, par zinātniskajām prognozēm, vai jūs esat novērojis, piemēram, atskatoties uz 50 gadu ciklu, kā piepildījās prognozes, kuras varbūt iepriekš tik uzskatīts par fantastiskām, bet tomēr tās ir mūsdienu ikdiena? Tas, ko es lasīju fantastiskas grāmatās, gandrīz viss jau ir piepildījies. Tā kā vai tās ir zinātniskas prognozes? Nē, bet cilvēks domā par lietām, kuras viņš nav sasniedzis šobrīd, un tas ir tas dzinulis, kāpēc zinātnieks mēģina kaut ko izdarīt šajā jomā. Kāpēc mums būtu jāzina, kas notiek uz zvaigznes, kur atrodas 100 miljārdus gaismas gadu attālumā, pieņemsim. Skaidrs, ka it kā nekas. Bet, ja mēs to nepētīsim, daudzas lietas neuzzināsim. Mākslīgais intelekts viena no pēdējo gadu ažiotāžām, bet, ja mēs tā skatāmies vēsturiski, tad mākslīgā intelekta termins radās jau 50. gados, un zinātnieki jau ilgi pie tā ir strādājuši. Kā jūs saskatāt šo tehnoloģiju? Vairāk kā draugu vai kā draudu? Tas ir milzīgs izaicinājums, kā šobrīd mēdz teikt, jo tā ir atombumba, bet tikai informācijas jomā. Un ar šo atombumbu var gan sagraut, gan arī izmantot to miermīlīgiem mērķiem cilvēces labā. Bet vienu es gan gribētu atgādināt, ka visi tie, kas domā, ka mākslīgais intelekts tādā pašā veidā eksponenciāli ar pātrinājumu, tātad nevis lineāri, bet eksponenciāli attīstīsies, aizmirst vienu, ka
tas varētu tā notikt pie viena noteikuma, ja enerģijas ražošana ieguve arī eksponenciāli attīstītos, jo viena mākslīgā intelekta, nezinu, ChatGPT vai kāda cita darbināšana, vajag viena atomelektrostacija tikai. Nu, un viss, kas apkārt, arī visa tā infrastruktūra. Tā kā daudz tādus mākslīgos intelektus mēs darbināt nespēsim, gluži vienkārši enerģijas trūkuma dēļ. Bet par to, ko tas var dot, atcerēsimies vienu. Tā ir mašīna, kas ļoti ātri apstrādā informāciju un spēj pieņemt lēmumus, balstīt uz, teiksim, loģikā, bet nespēj izdomāt neko jaunu. Radošums intelektam mākslīgajam nepiemīt. Jūtas, empātija nepiemīt. Un tāds mehānisms var sastrādāt lielas problēmas mums. Bet kā jūs skatāties uz to, ka mākslīgais intelekts vidusmēra cilvēka ikdienā tiek izmantots, lai aizvietotu domāšanas procesu? Vai tas nav bīstami, ka vienkārši ka sabiedrība sāks krietni mazāk orientēties, vienkārši orientēties tajā, kas notiek, pazaudēs kritisko domāšanu un paļausies tikai un vienīgi uz to informāciju, kas tiks pasniegta? Redziet, te jau tā otra puse tai medaļai ir. Mākslīgais intelekts var ģenerēt visāda veida it kā apskatus, it kā pārdomas un tā joprojām. Viņš var ģenerēt arī apzināti, ja viņam to uzdod, viltus informāciju. Un tagad stāties priekšā, kas notiek, ja mākslīgais intelekts kļūst par viltus informācijas ražošanas un izplatīšanas līdzekli. Vilto kaut vai attēlus, vilto faktus, vilto visu ko. Kurš no mums, lasot 1 miljonu apgalvojumu, kas saka, tas ir melns, noticēs, ka tas īstenībā ir balts. Pie tam vēl ņemot vērā to, ka šo informāciju mākslīgais intelekts var pasniegt personalizēti, jo jūs minējāt, ka tas ir darbs ar datiem. Tātad jābūt ļoti uzmanīgiem, ja mēs strādājam ar mākslīgo intelektu, dodam viņam datus, pēc būtības mākslīgais intelekts zina par mums visu un tas var arī tam diezgan slikti beigties. Jā, un tā bīstamība ir, ka tā pašapmācošamies programmas, kas tagad ir pamatā jaunākās paudzes mākslīgajam intelektam, nodrošinās to, ka viņš zinās vairāk nekā cilvēks. Viņš var pārņemt kontrolē visu ko. Stāties priekšā, ja mākslīgais intelekts sadomāt pārņemt kontrolē atomstaciju, atomelektrostaciju vadību. Nekas labs. Nekas labs, jā. Vēl par tehnoloģijām runājot, savulaik pirms pāris gadiem Latvijā arī parādījās tehnoloģija 5G. Un toreiz jūs uzstājāties biznesa augstskolu turībā, tādā interesantā pasākumā, un jūsu oponents bija pārstāvis, ja nešaubos, no TETA. Un tad bija tāda ļoti interesanta diskusija, ka jūsu kolēģis it kā bija par 5G, un jūs it kā bijāt pret, bet jūs pēc tam arī pats paskaidrojāt, ka jūs īsti neesat pret. Jūs vienkārši saredzat to, ka sabiedrībā vidusmēra cilvēkam šis 5G nav vajadzīgs, ka tas vairāk ir vajadzīgs tomēr militarizācijai. Un kas tomēr bija ļoti interesanti, tas bija jau tiešām, man liekas, kādus 6, 7, 8 gadus atpakaļ, tā precīzi nepateikšu, bet toreiz jūs ieskicējāt, ka ar 5G palīdzību varēs pilotēt dronus, varēs pilotēt tankus un tam līdzīgas lietas, kas man toreiz, sēžot zālē, likās kaut kas neiedomājams. Tagad, kad mēs redzam, kas notiek ikdienā, var teikt, ka jums tomēr toreiz bija taisnība. Tā bija intuīcija vai tas bija tomēr uz zinātni balstīts pieņēmums? Nē, es ar intuīciju, daudz ko esmu panācis, bet šī gadījumā runa iet par pētījumiem, kas ir zināmi un bija zināmi jau arī toreiz. Mani šajā aspektā par 5G ļoti uztrauc, tāpat kā par visiem citiem jauniem zinātnes atklājumiem, tas,
ka mēs neapzināmies, ka mēs ļoti maz zinām par viņu iedarbību un potenciāliem riskiem. Jo mēs tā uz urrā, ātrums, ātri, ērti, tas viss ir labi. Bet, ja mēs paskatāmies, kā iedarbojās, teiksim, šie te sakaru raidītāji, šīs antenas uz mazajiem kukainīšiem, Bitēm. tad ne tikai bitēm, ir stipri mazāk kukainīši, par kuriem mēs vismazāk zinām, bet tā ir mūsu ekoloģijas sastāvdaļa. Diemžēl, jākonstatē, es vakar klausījos no Anglijas vienu raidījumu, nav mums to putnu. Kāpēc, lai viņi tur būtu? Tāpēc, ka nav kukainīšu, ko ēst, tad viņš tur arī nedzīvos. Respektīvi, mēs ne jau tāpēc, ka tā tehnoloģija ir vainīga, bet mums ir jāapzinās, ka viņi ir jāpielieto kā jebkura ar zināmu tādu atpakaļ paskatīšanos uz riskiem. Kamēr mēs neesam lietojuši šo gadu desmitus, mēs neuzzināsim tos riskus ilgtermiņā. Tas pats ir ar plasmasām. Kurš tad uztraucās par plasmasām gadus 50 atpakaļ, un ko mēs šobrīd par to sakam? Tagad arī nepārtraukti zinātniskie pētījumi saistās tieši ar ilgtspēju, ar aprites ekonomiku, ar šo zaļo kursu. Kā īsti ir? Tas ir tā ir tāda jauna modes lieta, vai tomēr atskatoties, ka tas jau iepriekš bija zināms, ka mums būs jānonāk pie savādākas saimniekošanas? Un kā jūs vispār skatāties uz šo ilgtspējas pieeju? Atkal šeit ir viena daļa ir propaganda. Zaļmaldināšana tā saucamā. Jā, visādas teorijas no vienas puses, gan no otras puses, diemžēl. Tie, kas saka, ka jādara tā, kā tagad mums ir modē, viņiem arī nav īstenībā pilnīgi droša pamata zem kājām. Mēs jau varam domāt, vai vismaz iestāstīt paši sev, ka, piemēram, elektroautomobīls atstāja mazāk iespaidu uz klimatu, tāpēc, ka viņš izdala mazāk CO2 un restīvi gandrīz nemaz tajā braukšanas procesā. Bet es atvainojos, šo akumulātoru ražošanai nepieciešamās tehnoloģijas, to redzemi, kas tā vārdiņš rets, zemju metālu izdalīšanās procesā, kur dažas no tiem elementiem ir labi 1 grams uz tonu, tad visi pārējie vajag pārstrādāt, lai 1 gramu izdalītu, pēc tam attīrītu, un viņa nekad nav viens elements. Tad viņus vajag sadalīt, un tur ir reaģentu un attīrīšanas iekārtu nepieciešamība. Tas nav tik zaļi, kā mums stāsta. Vara iegūt, piemēram, paskatieties, kas notiek Āfrikā, kur to varu iegūst. Jā, jūs pareizi sakat, ka vienmēr ir tā ēnas puse, un runājot arī par šīm alternatīvajām enerģijas tehnoloģijām, jā, mēs redzam to gala rezultātu, bet ļoti bieži neaizdomājamies, kur tas tiek ražots, kā tas tiek ražots un kas pēc tam tālāk ar to notiek. Mūsdienās zinātnē arī pastāv tāds termins kā ilgspējīgs cilvēks, jeb cilvēks, kurš mūsdienās tā tad ir spējīgāks nekā būtu jābūt attiecīgi savam vecumam, un bieži tiek runāts par to, ka mūsdienās cilvēki dzīvo ilgāk, ka cilvēki dzīvo kvalitatīvāk. Kā jūs kā zinātnieks uz to skatāties? Mēs tuvākajā laikā patiešām dzīvosim ilgāk, dzīvosim kvalitatīvāk, un kādi zinātniski atklājumi to var nodrošināt? Neapšaubām, ja mēs skatāmies, kā attīstās gēnu tehnoloģijas, proteīna industrija, kā attīstās elektronika, nanoelektronika un tam līdzīgi, skaidrs, ka drīz vien mēs spēsim aizstāt daudz ko mūsu organismā, kas ir nolietojies. Vai izaudzēt par jaunu, iestādīt atpakaļ cilvēkam jaunu orgānu, jaunu, bojāt kaut kādu segmentu, vai arī implantēt smadzenēs kādu mikroprocesoru, kurš vadīs attiecīgos procesus, tad, kad mūsējie procesi to nespēj. Šobrīd jau tie
tādi sasniegumi, kardiostimulātors, jeb ritma devējs. Iešķījums to ritma devēju un sirds, kura būtu apstājusies bez ritma devēja, strādās tikmēr, kamēr baterija darbosies šajā te aparātā. Tur nomainīs, tad strādās tālāk. Tas nozīmē, ka cilvēks, kurš būtu nomiris viennozīmīgi, tas pats attiecībā uz cilvēkiem, kuriem ir agrāk nedziedējamas slimības, gēnu saslimšanas. Šobrīd gēnus var rediģēt. Izdzēst vienus, iešūt citus. Jā, bet te atkal lēnām pār tiltu draugi. Dievi mēs neesam. Bet tās sarunas par to, ka cilvēks mierīgi varēs dzīvot 120, 150 gadus, kas bieži vien zinātniskos žurnālos tiek minēts, ja tā padomājot, tas kurā laika periodā varētu notikt jau šajā gadsimtā vai tomēr kaut kad? Šajā gadsimtā, ja mēs paši sev nebūsim vēl pagūši iznīcināt, tad tas noteikti būs šajā gadsimtā. Pie tam iespējams, ka tāda perspektīva dzīvot 100 gadus katram, tā parādīsies jau tuvāko 20 gadu laikā. Nemaz ilgāk nebūs jāgaida. Jo pamats jau ir tas, mēs cīnamies ar vēžšūnām. Bet vēžšūna faktiski ir nemirstīga. Viņu var dzīvot mūžību. Tātad, ja mēs tās īpašības, kas ir audzēšūnai, iepotēsim tēlēni izsakoties, protams. Normālai šūnai, kura tā pat iet bojā pēc dalīšanās ciklu skaita, tad viņa varēs dalīties 100 gadus, 200, 1000. Tā kā mēs uz to ejam, tikai jāatcerās viens, jau šobrīd pasaulē ir pārapdzīvot. Jā, resursi. Tā jau ir, cik ir ļoti daudziem trūkst pārtikas attiecīgi un izteikts bats. Tad jautājums ir, vai tiešām vai mūsu zemeslode būs spējīga tik daudz šos resursus kaut vai pārtikas ziņā nodot. Jā. Saražot jau var. Jautājums, vai mēs gribēsim visu to ēst. Jā. Ir arī tāds fakts, 89. gadā, attiecīgi, kad es piedzimu, tad iedzīvotāju skaits uz pasaules bija 5 miljardi. 30 gandrīz vai nedaudz vairāk kā 30 gadu laikā ir izaudzis līdz 8 miljardiem. Tā kā īstenībā tas ir milzumliels izrāviens, kas arī jau mēs redzam raisa arī savas problēmas. Viss tas klimata problēmas, kuras, manuprāt, nesevišķi korekti saista tikai ar cilvēku antropoloģisku darbību. Tur ir arī citi faktori, kas to nosaka. Tās lielā mērā ir atkarīgs no tā, ka mēs esam vairāk, un mēs patērējam vairāk, un gribam patērēt vēl vairāk. Un nereiķināties ar to, ka īstenībā cilvēks var vienlaicīgi, protams, ja nav ekstrēma vajadzība, uzvilkt tikai vienas bikses, bet viņam skapī varbūt ir 21. Tad jautājums, ko tās 20 pārējās dara tajā laikā. Jūs vienā intervijā, es nocitēšu, minējāt tādu ļoti interesantu frāzi. Manos bērniņos ir Dieva dotas smadzenes, kas vairs nedarbojas tik labi kā jaunībā, bet es nesūdzos. Tad jautājums ir tāds, varbūt jūs varētu ieskicēt, ko tad tas nozīmē nedarbojas tā kā jaunībā, kā jūs to izjūtat un vai tas kaut kādā mērā jums varētu traucēt, jo paskatoties jūsu CV, to, ko jūs darat arī pēdējos gadus, tie ir valsts mēroga lieli projekti, tie ir nepārtrauktie pētījumi, jūs vadat Latvijas Zinātņu akadēmiju, kas ir milzuma liela atbildība un vajadzīgs ļoti spējīgs prātspējas. Kā tad jūs to izjūtat ikdienā? Redziet, kādreiz es ļoti mierīgi darīju 3 darbus vienlaicīgi. Šobrīd man ir jākoncentrēs uz to, ko es daru. Tā ir laikam jau pārapdzīvotība, kas mūsu smadzeņu datorā iestājas, kad jums tas disks piepildās ar informāciju bišķi pa daudz, tad tā operatīvai atmiņai paliek mazāk vietas. Un otrs, ka neironi atmirst tāpat kā jebkuras šūnas. Kaut gan muļķības ir tas, kas saka, ka nervi neatjaunojās,
šī iesakņojusies, tā sakot, pārliecība neatbilst patiesībai. Bet runājot par šo smadzeņu darbību, kaut kādu veidu uzturbagātinātāji, kas mūsdienās bieži vien televīzijā tiek popularizēti, var palīdzēt ilgtermiņā uzlabot šo smadzeņu darbību un varbūt arī saglabāt attiecīgi šo te smadzeņu funkcionēšanu. Būsim visai piesardzīgi uz šiem te pārtikas piedevām, kuras tiek reklamētas, un reklamēts arī ar to pašu mākslīgā intelekta palīdzību, sacerot visādus nēsošus faktus un pierādījumus. Ir visai maz pētīti tā no modernā zinātnes viedokļu, ja mērogiem, cik dziļi un kas ir jāizpēta. Mēs zinām, jā, kaut ko no tā, ko mēs varam novērot uz pelītēm un teiksim, uz šūnu kultūrām, audiem un tam līdzīgi, bet cilvēku organismā parādās pamat problēma tā, ka tas, ko jūs apēdat, nevienmēr arī nokļūst jūsu organismā. Pa lielākai daļai nenokļūst. Un tāpēc tie pētījumi, kas ir ar izolētām vielām, pieliekot klāt kaut kam, neizmainītā veidā, vai tas ir kādam orgānam vai kādai šūnai, tas nenozīmē, ka, ja tur tas darbojās, ka viņš darbosies tad, kad jūs apēdīsiet. Mūsu baktērijas, kas mīt mūsu kuņģzarnu traktā un visi fermenti un viss, kas tur ir, rūpējas par to, lai nekas svešs mūsu organismā nenonāk, neuzsuktos no kuņģzarnu trakta. Nu jā, jūs savulaik arī strādājāt pie tāda īpaša medikamenta kā Faceks, un es sapratu, ka šim te līdzeklim bija tieši ietekme uz smadzenēm, vai ne? Tas bija tā kā vairāk ar domu palīdzēt atrisināt alkohola problēmas, vai ne? Jā, bet es gribētu teikt, ka tā recepte, kura bija, tā vairs netiek ražošanā izmantota, līdz ar to es pašlaik distancēšos no tā. Tas Faceks, ko es to recepti biju sastādījis, vairs neeksistē. Bet tur tā doma bija ļoti vienkārša. Mēs jau no tautas medicīnas ar šo to varam paņemt, kur 1000 gadu lietotas kaut kādas zālītes, un kurām tā vai savādāk uz daļu no iedzīvotājiem ir pozitīva ietekme. Salasot no šīm te pieejamām dabas vielām, atlasot tos augus, kuros ir visaugstākā koncentrācija tai vielai, kuru jūs zinat, par kuru ir pierādīts, ka viņi iedarbojās uz smadzenēm tādā vai citādā veidā. Jūs, protams, varat sasniegt efektu. Neviens jau nenolieks, ka cilvēks, kas sev kādu tā saucamā psihodēlās iedarbības, ja tās halucinācijas izraisošas kaut kādu sēnu apēdīs, ka tāpēc, ka tā ir dabas sēna, viņa neradīsies no viņas halucinācijas. Radīsies. Tātad tur ir tādas vielas, kas to spēj. Bet, ja jūs uztaisat vajadzīgo kompozīciju, jūs varat arī panākt sistēmisko, tā sakot, visa organismu sistēmām vienlaicīgi. Ja? Jums jāiedarbojas gan uz smadzenēm, gan uz asinsriti, gan uz perifērajiem nerviem un tā tālāk, lai jūs kaut ko kontrolētu. Tad to var izdarīt. Viegli tas nav. Jā, zinātnē, manuprāt, nekas īpaši nav viegli. Kā jūs raksturotu esošo situāciju Latvijas zinātnē? Kādu pienesumu mēs varam dot pasaulē? Kādas ir mūsu stiprās puses un kādas ir mūsu vājās puses? Mēs esam stipri par maz, lai to ieguldījumu, ko mēs varam dot, saukt par nozīmīgi. Jo, labi, ja mēs esam kāds 1000 daļas % no visas pasaules zinātnieku skaita, ja? Tā kā tikai ar zināmu koncentrāciju kādā noteiktā virzienā un ar pietiekošu finansējumu un atbalstu var sagaidīt, ka būs tādas idejas, kuras var nest ļoti liels ieguldījums. Jāsaka, jau
labi, tas izklausīsies, ka pats pēc lielīšanās, bet tam pašām Mildrinātam ir tāds darbības mehānisms, kāds nebija nevienam uz to brīdi pasaulē. Nu, tad tas bija kaut kāds izrāviens tajā virzienā. Un tā mums ir, piemēram, ja mēs pieminēsim to pašu Ariane 6 raķetes lidojumu, Eiropas Savienības, tā sakot, kosmosa flagmans un tam līdzīgi, nu, viņš jau tiek termoizolēts ar Latvijas Koknes ķīmijas institūtā izstrādātu putuplasta, tā rupja runājot. Tas nav parastais putuplasts, bet, nu, pēc idejas, jā. Tā kā, nu, tas nozīmē, ka Latvijas zinātnieki toreiz izstrādātais tas ripors ir kalpojis par pamatu tālākai attīstībai, kurš ir ar mūsu zinātnieku bija ļoti lieli ieguldījumi pārvērties tādā produktā top. Nu, tie pētījumi, kas šobrīd iet Latvijas universitātē, piemēram, tajā pašā kvantu skaitļošanas virzienā, arī, nu, teiksim, lai noskaidrotu elektronu uzvedību dažādu, nu, liekas jocīgi, ja, ka vai tad elektroni, kas nav dzīves būtnes, varētu kaut kādā veidā viņu darbība mainīties, ja viņu ir vairāk kā 2, nu, un tā tālāk, ja. Bet, nu, tās ir fundamentāls lietas, kuras tiešām ir sasniegumi, ja to var noskaidrot un pierādīt. Un tāpat tās tehniskās universitātes, teiksim, profesora akadēmiķa Ozoliņa laboratorijā ar tiem datu pārraides ātrumu rekordiem pasaules. Nu, pasaules rekords ir pasaules rekords. Sakiet, ko jūs gribat, tas ir pasaules rekords. Nu, jā. Oļegs Krasnapjorovs, Latvijas bankas ekonomists, vienā no saviem pēdējiem rakstiem minēja, ka mums ir diezgan liela problēma ar zinātnisko rakstu kvalitāti, ka mums ir ļoti, ļoti daudz zinātnisko rakstu, bet to kvalitāte ir zema. Kā jūs varētu šo te komentēt? Nu, redziet, es negribētu piekrist tam, ka tas tā ir. Jautājums ir, ja mēs nedalām zinātņu nozares pēc piederības, tad un skatāmies, kur kādā žurnālā kas tiek publicēts, nu, tad tie žurnāli, kuram it kā ir lielāks iespējas, viņi saucās par impact faktoru, iespaidošanas faktoru zinātnē, kur viss ņem par pilnu, kaut arī tur publikācijas var būt visādas, bet, nu, tajā žurnālā nopublicēts raksts automātiski skaitās labs. Jā. Bet ņemat vērā to, ka tādā gadījumā mums būtu jāatsakās no Latvijas vēstures pētījumiem, no Latvijas, teiksim, kaut kādiem pētījumiem, kas ir saistīti ar latviešu identitāti un tā tālāk, kas nav interesanti ne lielajām nācijām, ne citiem zinātniekiem, jo, nu, tas ir problēmas, ko jūs tur risināt uz vietas. Tos šie žurnāli, kas grib sev lielu citējumību, nu, tie vienkārši neņems pretīm. Tas nenozīmē, ka šie pētījumi ir slikti. Šie pētījumi ir vajadzīgi Latvijai, un to, ka tie ir pietiekoši labi, var pārliecināties pēc tā, ka visi jau šie finansējumi, kas nāk no Latvijas budžeta, fundamentāli lietišķo pētījumu projekti, viņi tiek recenzēti ārvalstīs, respektīvi tiek sūtīti tie projekti, ko gribēs pētīt tas zinātnieks, izvērtēšana ārzem zinātniekiem. Nu, tad tas rezultāts ir tāds, ka tikai tie, kas ir visaugstāko novērtējumu gūši, viņi tiek arī īstenoti. Bet tas jau neko nemaina tajā apstāklī, ka, ja jūs pētat problēmu, kas ir ļoti svarīga Latvijai, bet nav svarīga pārējiem, nu, tad viņu nepublicē tie žurnāli, kas ir domāti plašai auditorijai. Tā ir gan mīnus, gan plus, tāpēc es visu laiku uzstāju to un
Daži man pārprot, ka es esmu pret humanitāro sociālo zinātņu bloku. Es saku, nē, es esmu par, jo mankurti aizmirst par savām saknēm. Mums viņas ir jāpēt, un visi, kas nodarbojas ar cilvēka garīgās pasaules attīstību, domāšanas attīstību, filozofiju, arī reliģiju un tā tālāk, viņi dara ļoti svētīgu darbu, un viņi ir nepieciešami, absolūti nepieciešami, bet nevajadzētu no viņiem prasīt, lai viņi dod tiešu ieguldījumu tautsaimniecībā. To tiešo ieguldījumu var novērtēt tikai ētika, morāli un tā tālāk. Tas jau nav novērtējums ar ekonomiskām kategorijām. To var novērtēt tikai tad, ja mēs vērtējam cilvēku un viņa attīstību. Šis, manuprāt, ļoti labi bija, un jūs pieminējāt arī reliģiju, un vairākās intervijās arī esat atzinis, ka jūs esat ticīgs cilvēks, un arī ir lekcija, kur jūs, manuprāt, ja es nešaubos, skaidrojāt savu skatījumu uz Bībeli, vai ne? Lutera akadēmijā, man liekas, tāds ieraksts. Kā tas iet kopā ar zinātnisko aspektu, jo jāatzīst, ka tomēr liela daļa zinātnieku tomēr reliģiju neuztver nopietni. Jā, bet 30% no Nobela prēmijas laureātiem gan uztver nopietni. Tas jautājums ar balsošanu te nekas nav panākams. Es esmu vairākas reizes to arī uzsvēris, ka es vienmēr esmu teicis, es nevis ticu Dievam, bet es zinu, ka Dievs ir. Jo man noticēt tam, ka ja kāds notikums ir ar varbūtību, ka tas var notikt, teiksim, 1 pret skaitli, kas ir 10, 52. pakāpē, ka tas arī ir noticis un atkārtojas centās reizes, tas ir dzīvības rašanās, pirmais punkts, ja? Es saku, ka varbūtības teoriju speciālisti saka, ka varbūtība ir 0. Ja kāds grib, lai 0 īstenojās vienniekā, tā ir viņa pieeja. Nākošais, lai mēs pateiktu, ka mūsu visums ir radies lielā sprādziena rezultātā, tad mums jāapzinās, ka pirms sprādziena visam, ko mēs tagad varam novērtēt, visai matērijai, visam bija jābūt koncentrētam telpas apgabalā, kas ir mazāks par pusi no ūdeņraža atomu kodola, kas ir pats mazākais atoms. Es tam noticēt nespēju. Un otrkārt, es neredzu, kur ir antimatērija, kurai bija jārodās ekvivalentā daudzumā. Daudz tādas lietas. Es neesmu kodola fiziķis un nepretendēju uz to. Es vienkārši ar savu intuīciju jūtu, ka tur nav absolūtā patiesība šobrīd. Mēs zinām pārāk maz, lai apgalvot, ka tas tā ir. Bet nevaram apgalvot, ka tas tā nav, jo zinātnē par pierādīt var uzskatīt tikai to, ka jūs varat uzlikt eksperimentu, atkārtot, un to var atkārtot jebkurš, kurš zina attiecīgos pamatus, kā to jādara. Ar šādiem pasaules radīšanas aktiem mēs, diemžēl, eksperimentus uzlikt nevaram. Un esam nonākuši pie pēdējā jautājuma. Ko jūs novēlētu mūsu klausītājiem? Lielākā daļa mums ir studenti. Kā kļūt par tiešām zinātnieku, kurš mīl savu profesiju, un ko jūs ieteiktu mūsu klausītājiem? Laikam jau ir jāieklausās savā sirds balsī, jāmēģina salīdzināt savas spējas ar to, kādas būs nepieciešams nākošajā profesijā, jo ar ēzeli var iemācīt dziedāt, taču diez vai kāds ies uz operu viņu klausīties. Tas pats ir arī ar zinātni. Jūs jau varat mēģināt kaut ko izgudrot, bet ja jums nebūs šī te spēja apvienot to, kas jau ir zināms, ar to, ko jūs prognozējat, kas varētu tikt izdarīts, tad zinātnē jau daudz neko panākt nevarēsiet. Un tad ir jāizšķir pētniecība, kad jūs pētat to, kas eksistē, un izgudrotāja darbība, kur jūs izgudrojat, vai izstrādāšana, izstrādnes, mēs nepareizi tulkojam vārdi,
attīstība, research and development. Development nav attīstība, development ar izstrāde. Līdz ar to jūs varēsiet izstrādāt tikai tad, ja jums ir spēja izdomāt to, kas neeksistē, iedomāties, kā tas varētu būt un mēģināt atrast ceļus, kā to radīt. Paldies liels, manuprāt, lielisks noslēgums. Paldies jums liels, ka atradāt laiku. Cienījamie klausītāji, skatītāji, pie mums šodien studijā bija Ivars Kalviņš, akadēmiķis, ķīmiķis, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents, un ieteiktu palasīt akadēmiķa CV. Tas bija viens no iespaidīgākajiem CV, ko esmu savā dzīvē lasījis. CV ir pieejams Latvijas Zinātņu akadēmijas mājaslapā tiešām, un īpaši pievērsiet uzmanību arī pēdējā laika darbiem, kas vēl aizvien ir nozīmīgi, lai jums veicas, spēku, enerģiju, un noteikti vēl tiksimies ar jums vēl kādā raidierakstā. Paldies! Paldies, labprāt! Lai veicās arī jums, jo jūs darat nepieciešamo darbu, lai cilvēku uzzinātu par zinātni, izglītību vairāk nekā viņi zina šobrīd. Paldies!